Sveika, Loeta! Šodien apskatīsim tev kā grāmatvedēju ar piegādātāju moduli saistošos galvenos iestatījumus. Tātad galvenajos iestādījumos ir divi ar piegādātāju moduli saistīti tieši iestādījumi. Piegādātāja kontējums, kurā attiecīgi var redzēt to, kāds būs noklusētais kreditoru konts, ja darījuma veids rēķinā nebūs citādāks, attiecīgi kāds būs cits īpašs Eiropas Savienības kreditoru konts, tādām kontaktkartiņām, kurām ir PVN zona Eiropas Savienība, kāds būs kreditoru konts viņiem, un attiecīgi kāds būs kreditoru konts tādām kontaktkartiņām, tādiem piegādātājiem, kuriem kontaktkartiņām būs atzīmēts, ka viņi ir ārpus Eiropas Savienības PVN zonas. Attiecīgi šajā gadījumā, ja piegādātāju kontējums iestatījumos šie divi lauki ir tukši, tad vienīgais noklusētais kreditoru konts ir 5310, kas tiks attiecināts uz visu veidu piegādātājiem, neatkarīgi no tā, no kādas PVN zonas tie nāk. Tātad šajā gadījumā 5310. Nodokļu kodu grupa ir tā, kas nosaka to, kādu PVN kodu piegādātāja rindiņās sistēmai tev piedāvāt. Tad attiecīgi ar F2 atverot vaļā ir sadalījums starp PVN maksātājiem un PVN nemaksātājiem, kurā tad ir norādītas noklusētās PVN kodu vērtības, ja PVN maksātājs ir no vietējas nodokļu zonas, tātad mūsu gadījumā no Latvijas, ja viņš ir Eiropas Savienības PVN maksātājs, un ja viņš attiecīgi ir ārpus Eiropas Savienības PVN maksātājs. Ja tev biežāk ir tādi darījumi, kur no Eiropas Savienības tiek piegādāti pakalpojumi, nevis preces, tad attiecīgi šo vērtību iesaku tev nomainīt uz pakalpojumiem no Eiropas Savienības. Protams, to tu var darīt arī rēķinā atbilstoši tam, kas tajā rēķinā tiek piegādāts. Šis būs tikai noklusētās vērtības. Un attiecīgi tajos gadījumos, ja mūsu piegādātājs nav PVN maksātājs, neatkarīgi no nodokļu zonas, tad attiecīgi visos gadījumos burtiņa B, ja bez PVN, tad netiks aprēķinātas nekādas tiesības uz priekšnodokli, nedz ievedot rēķina kopējo summu, ieraksta augšējā kreisajā stūrī, nedz rēķina apakšējā labajā stūrī, kur tiek rēķinātas kontrolvērtības no rindiņās ievadītajiem datiem. Tātad visas rindiņas noklusēti marķēsies ar nodokļu kodu B. Ja atgriežamies pie galvenajiem iestatījumiem, sadaļa par priekšatmaksām, tad uz kādu konta tiks grāmatotas samaksātās priekšatmaksas, kāds būs samaksāto priekšatmaksu PVN konts, un attiecīgi kāda būs samaksātā priekšatmaksas PVN nodokļu kodu grupa. Līdzīgi kā to mēs tikko skatījāmies par kreditoriem, tad kādas būs mūsu PVN tiesības uz priekšnodokli, ja pretējā puse PVN maksātājs, nemaksātājs, vietējs Eiropas Savienības pārstāvis vai ārpus Eiropas Savienības pārstāvis. Un attiecīgi piegādātāju kontējumam seko piegādātāju parametri, kurā tad norādīt noklusētās vērtības, kādas tad ievietot šajā gadījumā maksājuma uzdevumā, kā noklusēto samaksas veidu, kad reģistrējam piegādātāja rēķina vai priekšatmaksas rēķina apmaksu. Attiecīgi, kāds ir noklusētais rēķina veids, tad, kad mēs veidojam jaunu piegādātāja rēķina ierakstu, un attiecīgi, kāds ir noklusētais samaksas termiņš, ja kontaktkartiņā nav noteikts citādāks. Tad, lai šie lauki nav jāizpilda roku, tad šeit ir tās noklusētās vērtības, no kurienes tad viņi attiecīgi arī atnāk. Tas par galvenajiem iestatījumiem piegādātāju modulim pašreiz arī viss.